Sveicināti. Diena. Labdien. Vieta saucās Miegūzes ciems. Nosaukums cēlies no Miegūzes muižas, jo senos laikos mums tepat blakus bija muiža. Visi stādījumi un oga tiek audzēti eksportam. Latvijā paliek aptuveni 10%. Labdien. Sveicināti. Labdien. Brīnumiņu vadītāja Agnes Kviesta un bruņotajos spēkos. Un tad mēs mākam iedot arī 5. 25. Sveiki. Šis sagaida prezidenta ar smiekliem pils. Ar smaidu, tad Sanitiņa, Artiņa mamma, fizioterapeita Ieviņa. Arčis, tas ir pilnā vārdā kā? Artūrs. Bet te jau mīvārdi. Ikdienā tāpat elementārā ģērbšanās būtu nesagādāt grūtības, tad izkustinām visas tā kā locītavas. Kā saka, īpašo bērnu mammas ir tādas, kārtīgas karējas, cīnītājs, jā, un tad arī mans, lūk, motivators dot cīnīties, iedeva iedvesmu sarakstīt grāmatu. Un tad jums varbūt ziemas vakaros būs vairāk laika, es ļoti ceru, tad varbūt tās uz šo specifisko īpašo bērnu ikdienas dzīvi varbūt varēsiet vairāk iesaistīties. Paldies. Paldies jums. Tas ir no mums ar Arturu. Kāds mums ir datums? 20. Jā. Viņš ir uz laiku. Un kāda diena ir? Šis ir NATO projekts. Un šīs salas ir pēdējā partija no Ukrainas. Tā kā viņai arī ir pievienotā vērtība. Paldies. Tas, ka jūs tā ļoti perfekti. Dzimuma līdztiesība. Neliks skaitīties. Pirmais, otrais. Gludināmie dēļi, 4000 apkalpu, zāvētāji 2511. Ja? Jā, man ir 3 stēles un katram lakatu izmēram ir savas stēles. Un tas ir tādos praktiskos nolūkos, lai iekārtojot stēles man nav jādara liekas darbs un nav jāpārvēr šeit visu laiku pa jaunam diegi. Tad es uztinu jauno bizi uz ruļļa un šeit piesienu pie vecajiem diegiem jauno klāt. Un man izpaliek liela darba daļa. Jā, to nominiet. Jā, nominiet. Tālāk šitā? No šitās puses. Tā apmetam ap šito apmetam riņķi. Pagad, tas ir pagad. Jā, tas. Rokas ir. Tad ir staipīšanās. Un tagad caur šeieni pieliekam pieliekam tū pie šitā te. Un tagad slidinam. Jā, slidinam cauri. Droši var pabāzt pirksts ciešā un paslidināt tālāk. Strādāju ar košām krāsām un latvietis nav nemaz tik pelēks, kā viņi mālē. Labdien! Labdien! Uzmanāmies prezidentums. Labdien! Rokām darinātas sadītas zeķes Latviju rakstos, lai tās silda jūs augstajos rudens un ziemas vakaros. Tiešām jāsaka, ka es varu tikai vienīgi piekrist jums priekšsēdētājai un vadībai. Šeit bija ļoti interesanti diena, kad rojām rīt, gan tagad klausos pēcpusdienā